Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti. Vakar pastaigājoties ar mazo Samuelu, kuram ir 1 gadiņš un pāris mēneši, mēs gājām ratiņiem pastaigāties, lūdzām Dievu kopā. Es ticu, ka viņš arī savā garā lūdz Dievu. Un tad, ja es runāju manā sirdī, kad ļoti daudz Dievu bērni, viņi, var teikt, grēkoja, un lai attaisnot savu grēku, viņi meklē attaisnojumu Bībelē, tad Dieva vārdā. Piemēram, es atceros mans teicis, ja viņš lietoja alkoholu, kaut gan viņš, savā ziņā ticēja Dievam, lasīja Bībeli, bet viņš teica arī Jēzus dzēra vīnu. Bet Bībelē ir rakstīts, kad vēstulēs, kur apostuls Pāvils raksta, viņš saka, ka dzērāji neiemantos Dieva valstību. Un Bībele netika sarakstīta, lai attaisnotu mūsu grēkus, bet lai mainītu mūsu dzīves. Un ļoti svarīgi, lai Dieva vārds, viņš ir rieši saknes mūsu sirdī un maina mūsu dzīves. Un ka Dieva vārds, viņš izmaina mūsu dzīves. Un nevis, ka mēs tiecamies pēc grēka, jo mums, kā viņa bērniem, jātiecās pēc svētas dzīves. Un nekad nav jāmeklē attaisnojumu Dieva vārdā saviem grēkiem, bet tieši otrādi meklēt dzīvību viņu vārdā un izmaiņas savā dzīvē, lai Dieva vārds, viņš izmaina mūsu dzīves un mainījos no iekšienes un arī jūsu ārējo pasauli, jūsu dzīvi. Un tad vēl, ja es runāju manā sirdī, kad nemeklē savu slavu, bet meklē manu slavu. Un tas ir ļoti svarīgi, ne tikai man, bet katram Dieva bērnam, katram Dieva dēlam un meitai, meklēt viņas slavu, lai mēs ejam mazumā un Jēzus mūsu dzīvē iet vairumā. Amen. Un šodien es lasīšu no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa no 35. līdz 42. pantam. Un otrā dienā tad Jānis atkal stāvēja un 2 no viņa mācekļiem. Tad Jānis Kristītājs, viņš stāv un 2 mācekļi viņam blakus, un Jānis ierauga Jēzu, un viņš sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un tad, kad šie 2 māsakļi to sadzirdēja, tad viņi sekoja Jēzum. Un Jēzus apgriezies, redzam viņu sekojam, saka viņiem, ko jūs meklējat? Tad es šodien varu uzdot jautājumu, ko tu meklē? Tad, kad tu nāc pie Jēzus, ko tu meklē? Ja? Es nezinu tavu dzīvi, ko tu meklē. Es katru dienu meklēju viņa tuvumu, jo es zinu, ka viņa tuvums un viņa klātbūtne ir svarīga manā dzīvē. Un ne tik daudz svētības, tik daudz viņu pašu kā personu es meklēju Jēzu Kristu, lai viņu iepazītu, lai ar viņu dzīvot kopā savu dzīvi, lai pavadītu savus dzīves gaitas kopā ar Jēzu Kristu, savu glābēju, savu pestītāju un savu Dievu. Ko jūs meklējat? Un tie viņam atbildēja, ir abi tulkojumā, mācītāji, kur tu mājo. Un šie mācekļi, viņi teica Jēzum, mācītāji, kur tu mājo. Un varbūt tu šodien uzdod jautājumu, kur Jēzus mājo, kur viņš ir. Ja viņš ir reāls manā dzīvē, vai viņš nav reāls manā dzīvē. Un es varu pateikt savā dzīvē, ka Jēzus Kristus ir reāls manā dzīvē, un viņš vada man ikdienu, un viņš vada visā patiesībā, un viņš nedod šīs slāpes man pēc pasaules, bet viņš dod vairāk un vairāk slāpes pēc viņa, un lasīt Bībeli, un lūgt Dievu, un iet uz draudzi, un kalpot viņam, un darīt viņa darbu savā dzīvē, un dzīvot par patikšanu viņam, un nevis pašam sev, bet lai izpatikt viņam, un tas pats svarīgākais. Un es zinu, kur Jēzus mājo. Jēzus mājo manā sirdī. Un es ticu, ka Jēzus mājo tavā sirdī. Un, protams, viņš kā persona, viņš sēž pie Tēva labās rokas, valda mūžīgi mūžam, bet caur svēto garu viņš ir dzīvs mūsu sirdīs. Un viņš ir mūsu valdnieks, viņš ir mūsu pestītājs un mūsu glābējs. Un tad Jēzus saka, nāciet, un tad redzēsiet, kur es mājo. Nāciet pie Jēzus, un tad jūs redzēsiet, kur Jēzus mājo. Amen. Nāciet pie viņa, un viņš ienāks jūsu sirdīs. Un, ja es saku, es klauvēju pie sirds durvīm, katrs, kas sirds durvis atver, es nāku
viņa sirdī un mājoju. Un Jēzus saka, kad ja jūs mani mīlēsiet, es nākšu pie jums un ņemšu mājvietu pie jums. Un ne tikai Jēzus, bet arī debesu Tēvs jums mājvietu tavā dzīvē, un viņš būs tev klātsošs. Amen! Slava Dievam! Un tad tie nogāja un ieraudzīja, ka viņš mājā un palika pie viņa. Un tad, kad viņi bija palikuši pie Jēzus, tas bija ap 10. stundu, tad Andrejs Sīmaņa Pētera brālis, apostols Pētera brālis bija viens no tiem. Un tad, kad viņš bija pabijis pie Jēzus, tad viņš sameklēja savu brāli Sīmani, un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju, tulkojumā svaidītais. Tad, kad šie divi mācekļi pabija kopā ar Jēzu, viņi saprata, Jēzus ir Mesija, Jēzus ir svaidītājs. Un viņa negribēja klusēt vairāk. Brālis, tad Andrejs, viņš skrēja brālis Kristu, un arī Pēterim brālis skrēja pie paša Pētera un teica, mēs esam atraduši Mesiju, mēs esam atraduši svaidīto. Un viņš atveda Pēteri pie Jēzus, un Jēzus teica, tevi vairs nesauks Sīmanis, tevi sauks Pēteris Klints. Tad, kad mēs satiekamies ar Jēzu, mūsu dzīvēs atnāk patiesas izmaiņas. Amen! Patiesas izmaiņas, un mēs vairs neesam Sīmaņi, bet mēs kļūstam par Pēteriem, mēs kļūstam par īpašiem cilvēkiem. Dievs izmaina mūsu vārdus, Dievs izmaina mūsu likteni, mūsu dzīves jēgu un visu, kas mums apkārt tinas, aiziet no mums projām, un mēs kļūstam brīvi un laimīgi. Lai mums vienmēr ir viņa klātbūtne, to es novēlošu šodien, šajā ceturtdienas dienā, lai tavā dzīvē ir Dieva klātbūtne un viņa tuvums. Jēzus Kristus vārdā. Amen.